Zaļanieku komerciālā un amatniecības vidusskola ir izglītības iestāde, kura nodrošina iespēju apgūt darba tirgū pieprasītas un noderīgas profesijas. Uz šo brīdi ir licencētas un akreditētas specialitātes elektriķis, automehāniķis, grāmatvedis, mūrnieks, pavārs un restaurātors. Bez tam ar 1. septembri varēs pie mums apgūt lauksaimniecības novirziena augkopības tehniķis specialitāti. Tā kā izvēlēties ir ko un aicinām nākt jaunos audzēkņus. Jaunā specialitāte augkopības tehniķis sniedz iespēju padziļināti apgūt nepieciešamās zināšanas, kas vajadzīgas jebkuram lauksaimniekam. Darba tirgu aizvien pieaug nepieciešamība pēc zinošiem speciālistiem, tāpēc sadarbībā ar tiešajiem darba devējiem Zaļanieku komerciālā un amatniecības vidusskola izstrādāja jauno programmu, balstītu šodienas vajadzībās. Sadarbojoties ar lielākām zemnieku saimniecībām mūsu novadā, un, protams, iesaistot arī lauksaimniecības konsultāciju centru, kas darbojās Ozolniekos, mēs esam šo programmu izveidojuši. Jāsaka, ka mēs ļoti gribam ieviest šīs programmas apguvē duālo apmācību. Tātad mācības, kas ir vērstas darba vidē. Un līdz ar to, kad pasūtītājs mums ir zemnieku saimniecības, kādus speciālistus viņiem vajag tieši kādā virzienā, viņi mums arī palīdz izstrādāt šo programmu. Lauksaimniecība šobrīd ir jau kļūsi pietiekami sarežģīta. Ir jaunas tehnoloģijas, modernas tehnoloģijas, sarežģīti traktori, tehnika, un tāpēc arī lauksaimniekiem ir jābūt izglītotiem un spējīgiem strādāt ar šīm iekārtām un tehnoloģijām. Tāpatās tas attiecās arī uz traktoru tehniku vadītājiem, agronomiem un arī īpašniekiem. Pats galvenais, ko uzsvēra arī zemnieki, kad ir nepieciešams mums traktoru vadītāji, kas būtu spējīgi vadīt ne tikai mazjaudas, bet arī lieljaudas traktorus. Un, protams, tas ir saistīts ar datoru apmācību, ar programmēšanu un ar jaunām lietām. Ne tikai šeit pie mums skolā, teiksim, kabinetā mācoties, bet arī to pielietojot praktiski jau darbā. Redzot, ka attīstās lauksaimniecība Latvijā un ne tikai Latvijā, Eiropā visai, protams, saimniekam ir nepieciešams cilvēki, kas ir zinoši, kuriem var uzticēt diezgan labas un ļoti gudras tehnikas vienības, un lai cilvēki zina, ko viņš dara. Lai būtu atbildības sajūta un lai nebūtu tā, ka balta lapa atnāk. Un ļoti nozīmīga ir tāda lieta kā izglītība, cilvēks, darbinieks ar izglītību. Mums ir ļoti labi darba devēji, kas sadarbojas ar mūsu skolu. Mums ir slēgti sadarbības līgumi, līdz ar to šo jaunās tehnoloģijas, ko audzēknim jāapgūst, viņi apgūst darba vidē. Un nenoliedzami ir jau vairākas mūsu Latvijas profesionālās skolas, kas ir virzās uz duālo apmācību. Un arī mēs, kā maza lauku skola, tomēr gribam virzīties šajā virzienā. Un jaunas mācību metodes tikai priecēs gan mūsu skolotājus, gan noteikti arī jaunos audzēkņus. Praksē tu vari iegūt kaut ko. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Lai tu vari kaut ko mācīt, nevis palikt tikai ar papīra to tur un viss, tā, ja tu neko daudz nesasniegs. Zaļanieku komerciālā un amatniecības vidusskola saviem audzēkņiem nodrošina ne tikai iespēju kvalitatīvi apgūt savu izvēlēto profesiju, bet arī iespēju pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku. Mēs dziedam mūsu skolā, mēs dejojam mūsu skolā, mēs spēlējam teātri, mums ir renovēta, labi iekārtota, mūsdienīgi dienesta viesnīca, un ir iespējas, protams, brīvajā laikā sportot blakus esošajā sporta hallē. Tā kā, ko darīt ir jābūt tikai gribēšanai, un es domāju, ka mūsu jaunieši ir pietiekoši spējīgi, lai gan mācītos, labi atpūstos un baudītu savus jaunības gadus. Skola aizvien turpina attīstīties, nodrošinot labāko izglītību, pieņemot arī dažādus izaicinājumus. Jelgavas novada doma ir pieņēmusi lēmumu par
zaļnieku pamatskolas un bērndāras pievienošanu mūsu skolai. Tas būs jauns izaicinājums, jo tāda tipa skola, kur no bērnu dārza līdz profesionālai izglītībai mēs būsim pašreiz vienīgie Latvijā. Varbūt mēs profesionālo orientāciju vai ievirzes programmas jau varēsim apgūt bērndārzā.